Sveicināti skatītāji Sēlijā un visā pasaulē. Šodien, 2025. gada 26. aprīlī, tiešraidē no Aknīstas pārraidām kopienu sarunu studiju, kas ierasti notiek lielākajos Sēlijas kopienu pasākumos. Ar jums kopā šajā sarunu studijā būšu es, Jānis Dzimtais, kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas, sabiedrisko attiecību un turismu speciālists. Jau 6. gadu aktīvo turisma sezonu Sēlijā atklājam ar turisma tirgu. Tirgu šodien šeit Aknīstē, klātienē, varat iepazīt turisma pakalpojumu sniedzējus, gan amatniekus un mājražotājus, kā arī turisma informācijas centrus no visām Sēlijas pašvaldībām. Kultūras programmā uzstājas Aknīstas pašdarbības kolektīvi, un šo tirgus norisi klātienē kultūras programmu vada Jaunjelgavas kopienas pārstāvis Eduards Kaļķis. Šogad 6. tirgus notiek Jēkabpils novada Aknīstē. Pērn tikāmies Ērberģē, 2023. gadā 4. tirgū satikāmies Bebrenē, 2022. gadā 3. tirgū bijām Viesītes muzejā Sēlija, bet vēl pirms tam pirmie 2 tirgi notika Zasā. Vakardienu pirms tirgus norisinājās Sēlijas turisma konference, kas jau 4. gadu ierasti notiek tieši dienu pirms klātienes tirgus, un joprojām šo konferences ierakstu varat atrast kopienas sadarbības tīkla, sociālo tīklu platformās, YouTube un Facebook kontā. Konferencē dzirdējām gan pašvaldību ziņojumus par to, kas šogad gaidāms turisma jomā no pašvaldību puses, gan arī pašu uzņēmēju stāstus no dažādām Sēlijas vietām. Bet šodien esam šeit klātienē Aknīstē, kur jau no agra rīta ieradušies tirgotāji, un tieši pašlaik no 11. ir sākusies arī kultūras programma ar vietējiem pašdarbības kolektīviem. Un mazliet ieskatīsimies šīs dienas tirgus programmā. Visu dienas garumā līdz pat 3. pēcpusdienā Trušu pilsētiņa atceļojas no Bauskas novada Codas. Tirgus laukumā līdzās tirgotājiem uzstāsies vietējie deju kolektīvi, gan bērnu kolektīvi, gan pieaugušo. No 11. līdz 1. sarunāsimies ar aktīvākajiem Sēlijas ļaudīm no kopienām un turismu uzņēmējiem šeit sarunu tiešraides studijā. Tāpat tirgus laukumā klātienē notiks arī sarunas ar tiem, kas ir ieradušies šodien tirgoties, un arī no 12. līdz 2. notiks izjādes ar zirgiem Radžubas ielā un Sēļu parkā. Bet tirgus noslēgumā 1. kad tirgus jau tuvosies uz otru pusi, ierasti piedāvājam arī bezmaksas ekskursijas vietā, kur tirgus norisinās, un šogad to vadīs Līga Jaujaniece, Aknīstas bibliotēkas bibliogrāfe un vietējā gide. Un tirgus apmēram līdz 3. tātad šeit tirgus laukumā un Sēļu parkā aiz Aknīstas katoļu baznīcas. Bet šobrīd šeit studijā ir ieradušās 2 dāmas, un viena no tām ir tepat no Aknīstas un viena no Rubenes pagastas Lates, un tieši viņas ir iesaistītas tirgus norisē, un viena no viņām, Daina Alužāne, kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas valdes priekšsēdētāja, ir turisma tirgus idejas autore. Un viņai līdzās Santa Šmita, Aknīstas kopienas pārstāve no kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas, un arī šī Aknīstas tirgus koordinātore. Sveicināts, dāmas! Labdien! Labdien! Sveika, Daina! Šogad jau 6. tirgus, un arī visos tirgos tu pati personīgi esi, protams, bijusi klāt. Kāds noskaņojums ir šodien Aknīstē, neskatoties uz to, ka aiz loga mums snieg, un pirms mirkļa bija arī lietus. Bet svētku sajūtu tas nemaina. Nē, svētku sajūtu tas tiešām nemaina. Cilvēku ir daudz, tirgotāju ir daudz, kopienas ir no visas Sēlijas, gan no Augšdaugavas novada, gan no Aizkraukles novada. Tikai Kaplavas vēl nav, laikam. Kaplaviešu nav. Tik tālu mēs vēl neesam tikuši, lai brauktu no Kaplavas, no Krāslavas novada, bet varbūt kādreiz mēs aizbrauksim pie viņiem. Noskaņojums, es domāju, ir labs. Pircēji nāk, tas ir tiešām forši. Visi jau pērkās, gardu daudz ēdienu mums tur ir un daudz amatniecības izstrādājumu. Cilvēki satiekas savā starpā, runājas. Viss kārtībā, tas nekas, kas sniegs. Sēlijā Aknīsta ir zināma kā laba tirgus vieta, un šeit jau ierasti ik nedēļa trešdienās norisinās iknedēļas tirgus, tāpēc arī pie šī tirgus norisē tirgotājiem pašiem jau bija skaidrs, ka te būs laba tirgošanās, un arī apmeklētāji ir ieraduši nākt uz šo
pavisam nesen, starp citu, 2023. gadā atklāto tirgus laukumu. Saka, Santa, tu kā šī tirgus koordinātore, kā bija noorganizēt tirgu kā procesu, un vai tirgotāji bija šogad atsaucīgi? Vienmēr ir tā neredzamā daļa ir pietiekami aizraujoša, bet arī pietiekami grūta. Jā, nevar to noliegt, bet tas ir, es domāju, mūsu darba sastāvdaļa, ko mēs šeit visi klātesošie un arī tie, kas ir tur ārpusē, zina. Lai izdarītu feinas, labas lietas, ir daudz jāieguldās. Bet jā, bija tiešām prieks par spīti tam, ka šodien ir brīnišķīga diena. Sezona ir vaļā, to mēs redzam pēc šiem pasākumiem, kas notiek visapkārt. Šodien ir lielā talkas diena, tā kā tiešām ļoti daudz kopienas un tirgoņi arī talko un izdara šo te fantastisko darbu, bet daļa ir arī šeit, un tiešām tā atsaucība bija lielāka nekā cerēts. Santa Šmita šodien jau no agrā rīta palīdzēja tirgotājiem ieņemt vietas un arī reģistrēja visus tirgus dalībniekus. Saka, Santa, tiem, kas skatās mūsu tiešraidē, kas ir sabraukuši un kādas preces šodien tirgū tiek piedāvātas? Šodien sabraukusi gandrīz visa sēlija, sveicienu Kaplavai, pie kuras mēs aizbrauksim citu gadu. Sākšu ģeogrāfiski. Aizkrauklas novads mums ir atvedis keramiku, kūpinājumus, zivis un turisma informāciju, kopienu turisma informāciju un droši vien vēl kaut ko jūs noteikti atbraucot ieraudzīsiet. Tālāk lielākais Sēlijas novads, Jēkabpils novads ir ar plašu programmu, ar brīnišķīgiem sveicienu lēmeņiem, audumiem un pavadījuši garu ziemu un izveidojuši ļoti skaistas, brīnišķīgas amatniecības lietas. Jēkabpils novadam ir ļoti daudz kā. Arī dažādi našķi, šobrīd neatceros vairs, jāiet pārbaudīt. Bet aizkrauks nodājas aizmirsu, arī keramika Zanda. Un par keramiķiem runājot, Sēlijā mums ir ļoti plašs piedāvājums un liela daļa no keramiķiem ir atbraukuši, gan daudzev svēpētā keramika, gan Zanda Ragele ar savu veidu, kā strādāt ar mālu, un arī Bebrens Mareks, ko daudz no jums arī pazīst ar melno keramiku. Tā kā keramikai ir īpaša loma, bet, protams, jāklāt arī šie te amatu veidošana gan no filca ražojuma, gan austie ražojumi, un arī garšīgas lietas, kūpinājumi, kā jau es minēju, un saldumi. Un liels prieks arī, ka katru gadu mums nāk arī kopienu tā saucamās teltas prezentācijas, un šogad, bez turisma informācijas arī ielūgts jaunieši, sveicienu jauniešiem, mūsu jaunā paudze, kas veido un stāsta par sevi. Arī Jēkabpils bērnu jauniešu centrs, arī Aknīstē mums ir filiāli. Arī viņi stāsta savu piedāvājumu. Tā kā es tikai aicinātu, pamēģiniet vēl paspēt atbraukt līdz 3:00, viss notiek. Jau runājām iepriekš, ka tirgus maina savu vietu, bet tirgū, protams, ik gadu redzam tirgotājus, kas ierasti atbalsta šo pasākumu un ierodas katru gadu. Daina, saki, vai tas, ka tirgus maina savu atrašanās vietu, maina arī tirgotājus, kas ierodas? Jā, mazliet maina. Lai gan katru gadu mēs satiekam tiešām daudz no tiem, kas ir bijuši iepriekšējā gadā un vēl. Bet, protams, ka viens no iemesliem, kāpēc tirgus maina savu vietu, tas ir iemesls, lai dotu iespēju vietējiem atbraukt tuvāk uz tirgu un apmeklēt tirgu ar savu produkciju, ko varbūt uz citu novadu, uz citu vietu viņi nevestu. Tas maina? Daudz ko maina, jā. Kāds bija jautājums? Jā. Un līdztekus amatniekiem, ražotājiem, tāpat arī turisma informācijas centri atbalsta šo pasākumu nevelti. Šis ir turisma tirgus, un šogad mums piedāvājumā ar drukātajiem materiāliem ir ieradies Jēkabpils novada turisma informācijas centrs, tāpat Aizkrauklas novada turisma nodaļa no Erberģes un no Neretas, un arī kaimiņu Līvāna novads tepat pāri Daugavai. Un tāpat arī Augstdaugavas novada drukātie materiāli ir pieejami pie pašiem
tirgotājiem. Un, kā jau katru gadu tirgu, protams, mums interesē kaut ko iegādāties un kaut ko vērtīgu aizvest sev uz mājām, tāpēc ikgadējais jautājums arī jums, dāmas, ko jūs meklēsiet šodien tirgu un ko vedīsiet uz mājām? Es tirgu jau atradu to, ko meklēju. Es atradu saliniekus no visas sēlijas. Mājās es aizvedīšu noteikti dažas domas, kuras gribu šogad aizbraukt. Ne tik daudz mantas, ne tik daudz ēdienus, ne tik daudz amatniecības izstrādājumus, bet gan jau es vēl pastaigāšu, kaut ko atradīšu. Bet jā, es atradu to, ko gribu atrast katru gadu šajos tirgos. Tie ir cilvēki, tās ir cilvēku idejas šim gadam un stāsts par to, kā viņiem iepriekšējā gadā ir klājies. Es atradu skaisto keramiku, kurai jau bija reklāmas pauze, jo jā, tas ir brīnišķīgs cilvēku darbs, kas ir iemūžināts un ko var aiznest mājās. Bet brīnišķīgi salinieki, viņi smaidi un iespēja klātienē tikties mums nav tik bieži. Visiem sēlijā līdz ar to es šodien baudu pilnībā. Pagājušajā gadā bijām Aizkraukles novadā, šogad esam Sēlijas vidienā Jēkabpils novadā. Vēl aizpagājušajā gadā bijām Bebrenē, Augstdaugavas novadā. Jā. Un tā tirgus maina savu atrašanās vietu gadu no gada. Daina, vai jau ir zināms, kur mēs varētu ceļot nākošajā gadā? Un kura kopiena tad uzņemsies šo atbildīgo darbu? Jā, kā tev patīk intrigu ieviest. Es vienkārši priecājos par to. Jā, ir zināms, kur nākošais gads brauksim. Nākošais gads ir pienākusi kārta Augstdaugavas novadam. Un nākošā gada tirgus notiks Berķenelē. Raiņa mājā Berķenelē, šajā brīnišķīgajā vietā, ar brīnišķīgo saimnieci, atmosfēru. Un visu labāko aizbrauksim ciemos pie Raiņa nākošais gads uz Augstdaugavas novadu. Un patiešām, jā, Raiņa mājas Berķenelē vadītāji jau ir apstiprinājuši, ka viņi ir gatavi uzņemties šo lomu. Un starp citu, viņi atklāja, ka viņi nu pat ir sākuši domāt, ka viņiem jāiedzīvina tirgus tradīcijas, ka viņu stāvlaukums ir ļoti piemērots, lai organizētu tirdziņus. Protams, kopienas sadarbības tīkls nāks palīgā, lai norganizētu šādu liela mēroga pasākumu, kas jau aptver visu Sēliju. Šodien pirmajā sarunu studijā, pirmajā seansā ar mums sarunājās kopienas sadarbības tīkla Sēlijas Saules valdes priekšsēdētāja Daina Alužāne no Slatas kopienas un šī tirgus koordinātore, projektu vadītāja Santa Šmite no Aknīstas kopienas. Pēc īsa mirkļa turpināsim sarunāties ar aktīvākajiem Sēlijas cilvēkiem, gan uzņēmējiem, gan biedrību pārstāvjiem no dažādām Sēlijas vietām, un nākošajā sesijā sagaidīsim no Leimaņiem un no Ilūkstas, bet šobrīd neliels pārtraukums, kad pieslēdzamies tirgus laukumam. Tepat no sarunu studijas filmējam norises vietu šeit Aknīstē aiz Katoļu baznīcas.
Sveicināti skatītāji tiešraidē. Turpinām sarunāties kopienas sarunu studijā, kas notiek šeit, 6. Sēlijas turisma tirgū Aknīstē. Un otrajā sarunas seansā esam aicinājuši divas dāmas no Leimaņiem un Ilūgstes, lai uzzinātu, kas tad notiek viņu pusē un kādi turisma piedāvājumi ir viņu biedrībās vai uzņēmumos. Un ar mums klāt ir Inita Lāce no biedrības Akācija Plus, kas darbojas Leimaņu pagastā. Sveicināti, Inita! Sveiki, Jāni! Un Tatjana Mašņuka no uzņēmuma Mikado Ilūgste, kas darbojas Ilūgstē. Sveiki! Saki, Inita, tu jau ilgus gadus darbojies turisma jomā un pieņem pat jau arī ārzemju grupas. Kas ir tas piedāvājums turisma jomā, ko jūs piedāvājat un ko var Leimaņos darīt pie jums? Tā, pie mums Leimaņos var atbraukt ciemos. Pirmām kārtām mums ir Latviju zīmju paraksts. Uz pirmām kārtām zvana Latviju zīmju parku grib apmeklēt, un tad es saku, parks nav slēgts, var jebkurā laikā, kaut vai naktī braukt un izstaigāt. Un tad otrais, ko cilvēkiem piedāvājām, ir amatu māja Rūķīši, kurai jau 10 gadi, bet ar turismu un turisma ekskursantiem mēs nodarbojamies apmēram, varētu būt kaut kādi 7 gadi, varbūt tās vai 5. Tajās robežās neesmu gan piefiksējusi, ja? Un tad pie mums varētu braukt, mums ir tematiskās istabas amata mājā Rūķīši. Tur ir aušanas istaba, tur ir novada pētniecības istaba, tur ir seno lietu istaba, tur ir Ulmanlaika dzīvojumā istaba, tad ir Saimes istaba un, protams, ka maizes istaba. Un maizes istabā ir maizes krāsnes. Līdz ar to pie mums var katrs atbraukt, uzcept savu maizes kukulīti, ielikt tarbiņā un aizbraukt mājās. Un pa ceļam ekskursijā var izstaigāt mūsu visu Leimaņu ciemu un iepazīt arī mūsu vēsturi. Cik liels grupas pie jums var atbraukt un cik daudz cilvēku var darboties? Ja brauc maizīti cept, tad maksimums ir 28 mazi kukulīši ielien maizes krāsnī. Ja brauc vienkārši ekskursijā, tad var braukt arī lielākas grupas. No Igaunijas bija pat 40 grupas, 40 cilvēka grupā. Var arī mazākas grupas, lai ir mīlīgāk, lai nav tik saspiesti un lai var brīvi darboties pie maizes kukulīšu taisīšanas. Dažādas grupas. Jūs darbojaties kā biedrība, bet Mikado ir uzņēmums, kas darbojas Ilūgstē. Ko Tatjana piedāvājat jūs? Mums pašlaik ir 2 telpas Mikado. Mums ir viena kamīnzāle, kur var ierīkot kaut kādi svētki, kaut kādi tur kopā sajiet ar klasi, ar biedriem. Tur mums ir liels ekrāns, jūs varēsiet kaut ko paskatīties. Tagad ļoti moderni paskatīties filmu Traume un pēc tam apspriest. Blakus mums ir bērnu telpā. Bērnu telpā var paspēlēties gan mazi, gan lieli. Un ļoti bieži, kad mums cilvēki nomā telpu, pēc galda labprāt pieauguši cilvēki iet ar bērniem paspēlēties otrā telpā. Mums ir liels pagalms, kur var arī atpūsties. Un bieži ar bērniem mēs rīkojam dažādus pasākumus, un ne tikai ar bērniem. Es tagad pabeidzu neirografikas speciālistu, un pašlaik man ir certifikāts neirografikas pedagogs. Un es piedāvāju gan bērniem, gan pieaugušiem dažādas darbnīcas saistītas ar neirografiku. Leimaņi un Leimaņu amatu māja ir gana viegli ieraugāmi, ja brauc pa ceļu no Jēkabpils uz Zasu. Ceļa malā jau redzēsiet Latvijas zīmju parka lielās skulptūras, un turpat blakus arī amatu māja Rūķīši, kur tieši Ilūgstē atrodas Mikado. Mikado jūs varat atrast, mums netālu ir tāds upes 7 ielā, netālu no mūsu Ilūgstes upes, un var pateikt netālu no centrālā baznīca, un tur tuvu ir upes ielā. Vai jums ir darba laiks, vai tas viss darbojas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos? Tikai ar iepriekšēju pierakstu, jā. Un kā šajā sezonā jums veicas, vai jums jau pieraksts veidojas, vai ir vēl brīvas nedēļas nogalas? Pagaidām ir brīvas nedēļas, bet mēs plānojam pavasarī, protams, bērnu darbnīcas, kur bērni būs, kā darbnīcas iedarbojas pa dienu. Mums būs tāds plāns, kur mēs strādāsim ar bērniem, bet brīvas vēl ir dieniņas. Jā. Un kā Leimaņos jums ar pierakstu, cik kalendārs aizpildās jūsu pusē? Pamazītiņām sāk jau pieteikties pirmās grupas maijā. Pagaidām uz priekšu nav
Bet mums būs jārealizē vismaz 2 projekti. Jā. Darba mums pietiks, mēs par to neuztraucamies. Bet tāpat mīļi gaidīsim visus ekskursantus pie mums ciemos, arī ārzemniekus un latviešus un visus pārējos lietuviešus. Cik iepriekš turistiem ir jāpiesakās, lai tiktu Leimeņos uz maisa cepšanu? Nav iepriekš, tur nekas noteikts nav, jāzvana, jāpiesaka, ja tas datumiņš ir brīvs, tad pierakstu savā plānotājā un lūdzu brauciet ciemos. Bet, lai sagatavotos un iejauktu mīklu, vismaz 2 dienas vajadzētu. Ieteicams jau pieteikties vismaz kādas dienas 5 iepriekš, jā, lai var nobriest, uzņemt ciemiņus, sapcēt visus, sakārtot un iztīrīt, protams, lai būtu tīras telpas un būtu mājīgi. Mikado ir vieta tātad svinībām, ko, protams, izmanto vietējie, vai jums to pakalpojumu izmanto arī cilvēki, kas nav ilūkstieši? Pagaidām vairāk izmanto tie mūsu iedzīvotāji, blakus dzīvotāji, kuri dzīvo Daugavpilī. Rēti brauc no Lietuvas, arī bija mums tādi ciemiņi. Tas bija vairāk, laikam, maijas kafejnīcu dienās mums tādi ciemiņi bija no tālākas vietas. Jā. Jums jau ir vairāk gadu pieredze piedaloties Sēlijas salu mājas kafejnīcu dienās, un arī cerams šogad piedalīsieties. Kā jums līdz šim ir veicies? Ļoti labi. Ļoti labi. Katru gadu vēl labāk un labāk. Un interese izaugs, cilvēku padaudz tagad bija, un mēs sapratām, ka viņam interesanti. Tagad mums ir tie cilvēki, kuri brauc jau ne 1. gadu pie mums, un viņi saprot, ka ar bērniem ir ko padarīt. Visu dienu braukt no rīta līdz vakaram, viņi var pavadīt visu dienu pie mums. Tur var atpūsties, paspēlēties, laukums baigi liels, var nodarboties visu dienu. Jūs bērniem piedāvājat arī dažādas atrakcijas. Kas ir tas tieši, ko bērni var izmantot? Mums ir batūti, mums ir kalniņš neliels, mašīnas, kur var paspēlēties. Visādas spēles, aktīvas spēles, kuras mēs izdomājam tieši saistīts ar tēmu. Un pagājušajā gadā mēs metām ķirbjus, ko mēs tikai nedarām. Tas bija ļoti interesanti, bet nav tā, kā pilsētā ir tās nopirktas spēles, ar kuru spēlē ikdienas bērni. Leimeņi savukārt līdz šim tieši kā kopiena nav piedalījušies mājas kafejnīcu dienās. Sakiet, vai šogad jūs piedalīsieties? Nē, mums ir tādi apstākļi, kad mēs nevaram droši piedalīties kafejnīcā, bet mēģināsim varbūt nākošais gads startēt, jo mūsu amatu mājā Rūķīši abos galos dzīvo bites. Līdz ar to, tā kā liels, ja pūlis būs, liela trokšņa darbošanās, tad es negalvoju par viņām. Un ja kādam bērnam ir alerģija vai vēl kaut kas, vai ciemiņam, tad atkal kaut kādas liekas problēmas, bet mēs to lietu mēģinām risināt, bet mums tās bites nepamet mūs. Bet, Tatjana, vai jums ar savu pieredzi ir kāds padoms, ko es varētu dot tiem, kas šogad varbūt pirmo reizi uzsāk vai plāno tieši, ka varētu uzsākt mājas kafejnīcu dienas pie sevis? Es tikai varu pateikt, taisiet darbiņu no sirds. Un tas izdosies katram un būs ļoti patīkami gan jums, gan ciemiņiem. Man tā ir visu laiku, tāpēc es labprāt gaidīšu visus ciemos. Un šogad mājas kafejnīcas notiek 13. un 14. septembrī. Tā ir 2. septembra nedēļas nogale. Ierasti, kad to rīkojam Sēlijā, kad lauku kopienās mazpilsētās jau ir raža, ko celt galdā. Leimeņi un Ilūkste nav pārāk tālu cita no citas, vai Leimeņos kaut kas ir dzirdēts par to, kas notiek Ilūkstē? Kaut kas jau ir dzirdēts. Esmu izstaigājusi arī, ja es pareizi nosaukšu, mazo Siguldiņu. Jā, pareizi, jā. Ļoti jauka vieta, patīk man daba. Pati pēc pirmās profesijas esmu daļdārzniece. Jā, Ilūkstē jau diezgan bieži būts ir, bet tā smalkāk par Ilūksti, ja tā uz sitiena, tad vienīgi mazā Siguldiņa. Jā, brauksim ciemos. Savukārt, ko ilūkstieši zina par Leimeņiem? Dzirdēju, neesmu bijusi. Pateikšu godīgi. Ļoti daudz dzirdēju, gribēju ar bērniem atbraukt. Mēs bieži ar bērniem daudz kur braucam, bet pagaidām neesmu bijusi. Jā, brauciet, maizīt, uzcepti ar kukulīti.
Vai jūsu kopienā Zilūgtas pusē vai Lēmņos ir gaidām kādi pasākumi, uz kuriem varat aicināt turistus ceļotājus? Mums Ilūkste pasākums pirmais tā būs mājā Mates dienā. Mēs svinēsim bērnu jauniešu centrā ar bērniem. Tur liels pasākums būs. Un tālāk varētu skatīties. Mums Mikādo Ilūkste ir Facebookā, Instagramā, visa reklāmā iet. Jūs tur varētu pētīt un skatīties. Tur daži ir piedāvājumi sievietēm, bērniem. Pagaidām tā. Mums plāni vēl drusciņ noslēpt ir. Vasara tuvojas, un tad jau arī radīsies vasaras plāni, kas gaidāms Lēmeņos. Mums arī vēl neko skaidri nevaru pateikt, bet būs. Bet vienīgais, ko es varu pateikt par mums šogad ziedu izstāde ir 25 gadi. Ziedu izstāde jau mēs arī biedrība organizējam diezgan sen, un arī Leimaņu tautas, nākošais Leimaņu tautas vadītājs arī to tradīciju saglabāja. Un tas ir 31. augustā, un uz to gan ir viens cilvēks, man zvanīja, ir pieteicies. Jā, atcerējos. 31. augustā zinību dienai veltīta izstāde sarunas ar ziediem. Un jūs abas šodien esat arī ieradušās kā tirgus dalībnieces, atbalstot gan Ilūgstes jauniešus, gan arī piedāvājot savu produkciju. Ko jūs šodien šeit klātienē tirgū darāt? Mēs atbraucam ar Ilūgstes jauniešiem. Mūsu Ilūgstes jaunieši nodarbojas Ilūgstes kvartālā, un tagad viņi atbrauca uz Akniste, atveda jaunas ziņas, kuras viņas iepazinās ar Eirodesku, un piedāvā tādu nelielu ankētu šeit Aknistes ciemiņiem, piedāvāja izlozēt jautājumu un parunāt par to tēmu. Iepazināties drusciņi. Tāda neliela Viktorīna tirgus dalībniekiem. Jā. Mēs atbraucām reklamēt savu turismu piedāvājumu, lai pie mums var braukt ciemos, un arī savus bišķīt saražotos darbiņus, jo mēs arī aužam rūķīšos. Mums ir aušanas istaba, jā. Un arī savus darbiņus, ko pa ziemu esam sastrādājušus, satamborējušus. Lūdzu, nāciet, ejiet skatīties. Tad aicinām brauciet uz Ilūgsti, izklaidēties ar bērniem, brauciet uz Lēmeņiem, radoši darboties un izcept savu maizes klaipiņu. Pat sarunājāmies ar Lēmeņu kopienas pārstāvi, biedrības Akācija Plus vadītāju Initu Leimani un Initu Lāci no Lēmeņiem, jā. Un Tatjanu Mašņuku no uzņēmuma Mikado, kas darbojas Ilūgstē. Paldies, dāmas, par šo sarunu, un pēc īsa brīža sarunu studiju turpināsim, kad sarunāsimies ar vēl citiem tirgus dalībniekiem un aktīvajiem Sēlijas nevalstisko organizāciju un kopienu pārstāvjiem, bet šobrīd uz īsu brīdi pieslēdzamies tirgus laukumam.
Sveicināti skatītāji, turpinam tiešraidi no 6. Sēlijas turisma tirgus, kas šodien norisinās Aknīstē, un sarunājamies kopienu sarunu studijā ar aktīvākajiem Sēlijas iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un turisma jomas speciālistiem, un šobrīd uz sarunu esmu aicinājis Bebrenes turisma organizatori Līgu Pauļuku. Sveicināti! Sveiki! Un biedrības ūdenszīmes pārstāvi Ingrīdu Dektjerovu. Jūs salīdzinoši netālu kaimiņi citu no citas esat un pagasti labi zina, kas notiek otrā pusē. Un arī diezgan jau Sēlijā turisma jomā labi zināmas vietas, uz kurien bieži brauc turistu grupas un arī individuālie turisti. Saka Līga, kas Bebrenē ir tas ieraugāmais un kādēļ ceļotāji pie jums dodas? Kādēļ ceļotāji dodas uz Bebreni vai uz Kaldabrinu? Tieši uz Bebreni, jā. Tieši uz Šobrīd Bebreni. par Bebreni. Mūsu mūžas komplekss, mūsu mūžas ansamblis, tas būs viens no lielākajiem vilcēju spēkiem. Vietas paliena Putnu sala un Alpaku sala. Es domāju, ka tie 3 populārākie punkti, kurus apmeklē mūsu turisti. No kādām vietām pie jums ceļotāji brauc un cik liels ir tās grupas? Ļoti dažādi. Turisti brauc no lielākoties, protams, no Latvijas, es teiktu, no visas Latvijas. Mazāk turisti ierodas no Latgales, no Daugavpils un Rēzeknes Krāslavas puses. Drīzāk pie mums ciemojas vairāk ļaudis pat no Jelgavas, Dobeles. Šogad jau ir bijusi grupa no Dobeles. Un runājot par lielumu, tie var būt gan autobusi, gan arī draugu grupiņas vai dzimšanas dienas svinētāji vai arī ģimenes. Tā kā ļoti dažādi. Tie, kas plāno braucienu uz Bebreni, kam viņiem ir jāzvana un vai jūs palīdzat saplānot dienu Bebrenē? Jā, mēs varam palīdzēt saplānot dienu ne tikai Bebrenē, bet arī apkārtnē. Bet ir jāmeklē mūsu telefona numuri. Tie ir vienkārši atrodami gan mūsu Facebook kontos, gan Bebrenes mājaslapā manabebrene.lv. Es domāju, tā informācija šobrīd ir tik publiska un vienkārši sameklējama. Zvaniet mums un vienosimies gan par labāko maršrutu, gan arī par naktsmītnēm ēdināšanu, ja būs nepieciešams. Savukārt biedrība ūdenszīmes ir vieta Kaldabruņā, kur piedāvā radoši darboties. Kādēļ turisti brauc pie jums un ko jūs piedāvājat konkrēti grupām? Jā, mums aktuālākais laikam ir stiklapstrāde, kas ir vienīgā vieta Sēlijā pagaidām. Līdz ar to, jā, tas varētu būt tas aktuālākais. Neskaitot to, ka arī mums ir dažādi interesanti objekti, gan skatu platforma, gan Tupulšā Kaldabriņas Luterāņu baznīca, kur veidojās jaunās interjers, kas arī būs, es teikšu, šausmīgi aizraujošs. Un, jā, mēs piedāvājam meistarklases, mēs piedāvājam dažādus pasākumus. Jā, kaut ko tā. Vai jums ūdenszīmēm ir darba laiks un kā piesakās grupas, kas ir jādara, lai nokļūtu iekšā? Ja mēs runājam par darba laiku, tad principā mēs esam atvērti 5 dienas plus 2 brīvdienas, ja kuram vajag. Jo taču aktuālāk laikam Reiga brauc brīvdienās. Mūs var atrast arī Facebook kontā, ūdenszīmju mājaslapā. Principā, jā. Bet katrā ziņā tas ir ar iepriekšēju pieteikšanos, darba laiks ar norādēm uz durvīm. Tāds tur nebūs. Darba laiks uz durvīm nav, bet tie, kas iebrauc, tā kā mēs esam uz vietas, mēs nevienu projām nedzinām. Bet, labāk jau, protams, ir, kad pisakās. Bebrenes mūžas parks, protams, ir pieejams jebkurā laikā, bet turpat Bebrenes dzirnavās ir izveidots arī turisma informācijas punkts, kur var doties un apskatīt izstādes un saņemt informāciju, vai tam ir savs darba laiks. Pagaidām nē, augstajā sezonā dzirnavas lielākoties ir slēgtas un ir nepieciešama obligāta pieteikšanās, lai tiktu iekšā. Un arī pat šogad neparasti agri ir atvērta pirmā izstāde, un to jau var doties apskatīt atkal piezvanot. Bet vasaras laikā gan mēs plānojam dzirnavas turēt vaļā abas brīvdienas, sestdienu un svētdienu, kur mums atkal talkā nāks brīvdienu gidi, tie ir mūsu Bebrenes seniori.
kur vismaz vienu dienu tur būs, un es apsolos būt sestdienās. Tā ka jā, es domāju, ka laiks no 10 līdz 3 pilnīgi noteikti varētu būt tas drošais laiks, kad tur kādu varēs sastapt. Sēlijā ļoti liela daļa objektu darbojas tiešām tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, iepriekš zvanot un jautājot, vai kāds būs uz vietas, vai jums kā objektam ir attaisnojies tas, ka ir šis noteiktais darba laiks? Esot uz vietas, es domāju noteikti, jā, pat redzot cilvēkus iebraucam Dzirnavas tāllaukumā un uzrunājot viņus, tu vari ieaicināt, tu vari viņiem pastāstīt vairāk par apkārtni, jo neatrodoties uz vietas, mēs palaižam iespējams garām to plūsmu un varbūt pat nenojaušam, kas atbrauc uz Bebrēnu. Sēlijā, diemžēl, daudzās vietās ierasta problēma ir ēdināšanas pakalpojumi gan individuāli, gan arī grupām. Kā Bebrenē ar šo jautājumu vai grupām, kas dodas ceļot Bebrenes Dvietas pusē, būs kur pāriest? Jā, laicīgi piesakoties. Ja mums joprojām nav vēl tādas vienas vietiņas, kur darbotos nepārtraukti, bet sazinoties ar mūsu turisma informācijas punktu, mēs varam piedāvāt ēdināšanu gan Bebrenes muižā, mēs varam Bebrenes Putnu salā, tāpat arī Dvietas pagastā, kas ir mūsu kaimiņu visdraudzīgākais pagasts, neskaitot Kaldabruņu. Kaldabruņas ciemu, kas ir mums vistuvākais, laikam. Jā, tad mēs noteikti varam nodrošināt ēdināšanu. Kā ar ēdināšanas iespējām Kaldabruņas pusē? Nu, tad, jā, ja saulēcīgi izsakās, tad jā. Tad mēs paši varam pabarot. Bet apkārtnē, tad mums vienkārši jāmeklē barotāji. Tad jūs kā biedrība ūdenzīmes nodrošināt arī savā mājvietā bijušajā Kaldabruņas skolā galdu klāšanu? Jā. Jā, mums arī ir svinētas gan dzimšanas dienas, gan kāzas dzertas. Tā, kāpēc mēs nevarētu arī turistus pabarot? No kā jūs gatavojat, kur jūs ņemat produktus un kas ir tie pavāri, kas jums gatavo? Produkti, lauki, vietēji produkti. Un kas gatavoja? Arī mēs pašas paaicinām labākās saimnieces, kas mums ir uz vietas. Tātad šī jums ir iespēja arī izbaudīt lauku saimnieču klātos galdus. Bebrenes pagasts un kopā ar kaimiņu Dvietas pagastu pat nesen rīkoja aktīvo iedzīvotāju tikšanos, kas pulcēja lielā mērā tieši turisma jomas darboņus. Šajos pagastos tikšanās notika Dvietas pagasta apsītēs, Paula Sukatnieka muzeja mājā dārzā. Kā jums veicās šajā tikšanās reizē un ko jūs pārunājāt, nolēmāt? Jā, 2. gadu pēc kārtas pie mums viesojās ekoturisma entuziasts. Laikam tā Edgars sevi nosauca, Edgars Ražīnskis, un tā kā ar viņa saknes ir Sēlijas pusē, tad viņš, kā minēja jau 2. reizi, bija ar mieru mūs apciemot un pastāstīt jaunāko un aktuālāko turismā, un tad no Dvietē mēs bijām sapulcējušies tāds 11 ļaužu bariņš, kurus interesē, kas notiek un ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu situāciju turismā un varbūt kā meklēt sadarbības iespējas. Edgars mums nedaudz pastāstīja par mākslīgā intelekta izmantošanu. Edgars mums arī pastāstīja par lēno turismu, kura virzienā iespējams mums būtu jāraugās, jo esam Sēlija, tāds lēns reģions, un tas straujais turismas varbūt mums nemaz nav nepieciešams. Mēs varētu mēģināt arī attīstīt to lēno turismu piedāvājumu pie mums. Noteikti jūs runājat arī par kādām problēmām vai izaicinājumiem. Kas ir tie izaicinājumi, kas šajos pagastos turistu pakalpojumu sniedzējus sagaida? Es nevarētu teikt, kas sagaida tuvākajā laikā, bet tas, ar ko mēs saskaramies nepārtraukti, ir dzīvojot tieši Bebrenē un arī Kaldabruņā un arī Dvietē. Mēs noteikti vēl joprojām gribētu labākus apstākļus, braukšanas apstākļus, jo mums joprojām apkārt ir daudz grantēto ceļu un gribētos bez putekļiem un bez bedrēm. Tādu komfortu mūsu turistiem.
izaicinājums joprojām, mazs izaicinājums ir šī pati ēdināšana, kas nav pieejama nepārtraukti vai noteiktās stundās. Un par naktsmītnēm laikam mēs tā nevarētu teikt. Īpaši izaicinājumi nav. Viss ir tāds, ar ko mēs sadzīvojam un mēģinam tikt galā. Vai kādi turisma pakalpojumu sniedzēji izaicinājumi ir jums, Kaldabruņas pusē? Nē, principā es varētu pievienoties līgai. Man liekas, mums ir apusēji vienādi pieprasījumi. Gribētu, ja būtu labāk ceļi, tad arī būtu turistu vairāk. Jo ir jau tādi, kuri brauc pa Grantnīku un piebrauc pie asfalta. Tu esi brauc pa asfaltu, piebrauc pie Grantnīka un tad ir stop un šoferis pasaka, ka es tālāk nebraucu. Līdz ar to, taksim, mēs esam ierobežoti. Kaldabruņa ir vieta, kur atrodas arī mākslas salons. Ko piedāvājat jūs šajā salonā un kas ražo šos darinājumus? Jā, tev es varu teikt, stikla ražotājs esmu es pašam. Taisu visādus smukumiņus, arī daļai praktiskas lietas. Saloniņš mums ir uz vietas pieejams jebkuram iekšā nācējam. Cenas ir adekvātas. Tā kā, jā. Un vai šodien kaut ko var iegādāties uz vietas šeit turisma tirgu Aknīstē? Jā, protams. Mazumiņu mēs esam atveduši. Tur ir gan kuloni, gan brošiņas, gan rukas sprādzes, šķēvji, kūka putniņi, kas arī tika ražoti pie mums, un vēl šis. Tā kā droši. Vai turisma tirgu ir arī kaut kas atvests no Bebrenes pagasta? Jā, no Bebrenes pagasta šodien turisma tirgu ir ieradies Mareks, mūsu podnieks, ar ļoti plašu trauku klāstu un arī sarumnīcas dzīvie. Un es jau novēroju to lielo aktivitāti, kad dāmas stājas un smaržo un iegādājas visas skaistās un veselīgās lietiņas, ko piedāvā sarumnīcas dzīvē no Bebrenes. Bebrene un Kaldabruņa patiešām atrodas pavisam netālu, arī 2 dažādos pagastos un pat 2 novados un pat 2 plānošanas reģionos, ja pilnīgi precīzi. Bet jā, tomēr tuvi kaimiņi un gan jau ļoti labi zina, kas notiek kaimiņu pusē. Ko bebrenieši domā par Kaldabruņas kopienu, Kaldabruņas turismu piedāvājumu un vai jūs daudz dzirdat par Kaldabruņu? Jā, mēs par Kaldabruņu dzirdam arvien vairāk un ar lielu prieku braucam cauri Kaldabruņai, jo tagad virzienā uz Jēkabpili mēs varam papriecāties par skaisto skatu platformu. Un, ja kādreiz kādu vakaru garlaicīgi, tad vienkārši varam aizbraukt uz jūsu skaisto skatu platformu un uzkāpt augšā. Kaldabruņā notiek lielas lietas. Jums ir jūsu ūdenszīmes, jūsu skola, jūsu stikla darbnīca, un šobrīd Kaldabruņā Luterāņu baznīcā norisinās interjera atjaunošanas darbi. Un, arī tas, ko es lasu un redzu, kā jūsu kopiena darbojas, lai to visu kopā paveiktu, ir burvīgi, fantastiski. Savukārt, ko Kaldabruņieši saka par bebreniešiem? Labākus kaimiņus mums nevajag. Viņi ir aktīvi, viņi ir smuki, viņiem ir zirdziņi, viņiem ir alpaki, viņiem ir gūtiņas. Tātad viņiem ir daba, neskartā daba. Un par cilvēkiem vispār bez vārdiem viņi ir šausmīgi labi cilvēki. Atsaucīgi. Kā saka, ja tu nevari pats, paprasi kaimiņam. Tad mēs varam paprasēt bebreniešiem, dvītīšiem. Viss notiek. Paldies, dāmas, par sarunu. Un nobeigumā varbūt jums ir kāds pasākums, kāds datums, uz kuru jūs varat aicināt turistus pie sevis ciemos, un Līgai ir arī kaut kas jauns rokās. Jā, man līdzi paņēmies mūsu Augstdaugavas novada jaunais buklets. Un arī Bebrenes un Dvietas 2 pagastu. Mēs esam viena apvienībā. Turisma reklāmas lapa ar karti otrā pusē, kur te ir gan telefona numuri, gan arī objekti un apskates vietas, uz kuriem noteikti vērts doties. Un par lielākajiem pasākumiem, tad 1. jūnijā Bebrenē norisināsies ikgadējais velobrauciens Mežtakas Bebrenē 2025. 2. augustā pie mums
skries Stirnu buks. Tātad Bebrenē norisināsies liels pasākums Stirnu buks. 16. augustā dabas koncerta zāle Miglas Vālos Putnu salā Bebrenē. Par to vēl informācija sekos, un tur mēs redzēsim, kas īsti norisināsies. Un, protams, mājas kafejnīcas dienas septembra 2. nedēļā. Nu, un mazākie pasākumi par tiem jau plakātiņu un afišiņa ziņojas. Jā, es teiktu, tad mums, laikam tāds pats grandiozākais pasākums. Tas būs baznīcas atklāšana ar svētbrīdi 27. jūnijā un 28. jūnijā Sēlienu kopienas fórums, ar kuri senais koncerts baznīcā. Tātad interjers jau būs uzlikts un visi laipni gaidāti. Tad vēl mums būs Lauras Feldbergas izstāde 2. augustā baznīcā. Un 9. augustā mums ir Stārķešu svētki 4 paudzēm, kur būs Evijas Martinsonas sakrālā un romantiskās mūzikas solo koncerts. Tad mums būs Ludus koncerts baznīcā. Un 13. septembrī mājas kafejnīca mūzikas krūze kopā ar Laumu Kazāku. Tie grandiozāki pasākumi. Bet par visu var atrast ziņu Facebookā, Ūdenzemju mājaslapā. Tad ūdenzīmes.lv ir tā mājaslapa, kur varat ieskatīties, kas notiek Kaudabruņa pusē. Tāpat varat atrast informāciju par Bebreni. Šobrīd saku paldies Līgai Pauļukai, Bebrenes pagasta turisma organizatorai un Ingridai Dektjerovai no Kaudabruņas biedrības ūdenzīmes pārstāvjiem. Paldies un lai jums veiksmīgi šodien tirgus diena! Paldies, Jāni!
Turpinās 6. sēlijas turisma tirgus šeit klātienē Aknīstē un tiešraidē. Turpinās arī kopienu sarunu studija, kur sarunājamies ar aktīvākajiem sēlijas cilvēkiem no sēlijas lauku un mazpilsētu kopienām, biedrību pārstāvis un uzņēmējs turisma jomā. Un šajā reizē sarunāsimies ar biedrības dzīves prasmi pārstāvi no Dunavas pagasta Anitu Ozoliņu. Labdien! Un biedrības Sansusī no Aknīstas pagasta Susējas pārstāvi Armanu Siliņu Bergmeni. Turisma tirgu dzīves prasme no Dunavas ir atvedusi daudz dažādus labumus. Kas ir tas, ko šodien šeit klātienē var iegādāties pie jums? Mūsu rokdarbu klāsts tiešām ir gana plašs un bagāts. Var redzēt un iegādāties gan lina austās sedziņas, tāpat arī pirclinu dvieļus, kuri nav tādi šauri un maziņi, bet tiešām kārtīgs, pamatīgs dvielis. Laikam visu arī nenosaukšu, diez vai to vajag, bet vēl ļoti aktīvi sievas ir strādājušas pie mākslīgo ziedu vainadziņu veidošanas, jo šogad, kā visi zinām, ir skolēniem dziesmu svētku gads, ar tādu cerību, ka varbūt šī lieta var būt tīri labi noderīga. Un tāpat arī daudz citas lietas, grīdas, austie paklājiņi un tiešām plecu lakati un zīda abliznotas šallītes. Rokdarbu klāsts ir ļoti, ļoti plašs. Ja grib pilnīgi visu redzēt, tad jānāk ciemos pie mūsu galda. Jūs esat piedalījušies jau vairākos tirgos vai atceraties, cik tirgos esat bijuši sēlijas turisma tirgos? Ja pareizi zinu, ka šogad ir 6. tad mēs esam piedalījušās 3 tirgos. Pirmo reizi piedalījāmies Bebrenē, pagājušā gadā bijām Ērberģē, un šogad esam šeit pie jums Aknīstē. Šeit turisma tirgu ir arī kopienu teltis un teltis ar turisma informāciju, un arī Sansusī biedrība ir atvērusi savu vietu. Jūs varbūt tiešā veidā neražojat produktus, ko ielikt somā, bet kas ir tas pie jums, ko var uzzināt? Jā, tas, par ko mūs sauc, mēs esam kultūras produkts. Es atvainojos. Un mēs pārstāvam tādu virzienu kā kultūras turismu. Jā. Kā katru gadu mēs piedāvājam savu festivālu, un, protams, mums ir arī dažādas aktivitātes, kas notiek ārpus festivāla laika. Rezidenču centrs Susēja atrodas tepat netālu no Aknīstas. Aknīstas pagastā bija šajā Susējas pagastmājas apkārtnē. Vai pie jums arī turisti tādā ikdienā ārpus festivāliem pasākumiem var kaut ko darīt? Faktiski mums ir daži projekti, kas ir vizuāli palikuši no tāda mūsu virziena kā Sansusī labklājības rezidences. Ja ir vēlme atnākt kādam turistam apskatīt mākslas darbus, tad var izstaigāt Susējas apkārtni un tur tos baudīt. Kā jūs ikdienā darbojaties, un vai, ja kāds pie jums dodas ciemos, ir iepriekš jāsvana? Protams, ja uzzvanīs iepriekš, tad būs vieglāk nokoordinēt šādu apciemojumu. Bet faktiski, jā, ierodoties, apstaigājot pa taciņām, vienkārši pastaigājoties, noteikti visu var arī redzēt tāpat. Bet vienmēr ir vieglāk, ja piezvana un sakoordinējamies. Savukārt biedrība dzīves prasme piedāvā daudz dažādus rokdarbus un dodas labprāt uz tirdziņiem. Vai jūs kaut ko piedāvājat arī turistiem, vai uzņemat grupas ar kādām meistarklasēm? Ja vien ir interesanti, kas ir gatavi braukt uz Dunavu ciemos, vai brauc garām Dunavai, vai cauri Dunavai, kā kurš, tad vienmēr esiet laipni aicināti iegriezties pie mums un apskatīties, ko mēs daram. Un kas zina, varbūt arī kādu darbu pamēģināt paši savām rokām. Meistarklases, ja mūs uzrunā, pat mēs piedalījāmies ar meistarklases vadīšanu Lieldienu pasākumā. Tas gan bija Dunavā mūsu mājvietā uz vietas, bet atsaucība no dalībniekiem bija vienkārši pārsteidzoša. Negaidījām un necerējām, ka stāvēs rindā, lai varētu darināt šos tādus mazos Lieldienu elementus, atribūtus. Vai jums kā biedrībai ir arī savas telpas? Jā, mums kā biedrībai ir telpas, un šobrīd tās ir Dunavas pamatskolas, kādreizējās pamatskolas telpās.
Telpas ir gana plašas un pietiekošas, un paldies pašvaldībai par to, ka mums tās telpas ir. Biedrība Sansusī ļoti daudz ir sadarbojusies ar vietējām kopienām, iesaistot tieši apkārtnes iedzīvotājus. Kas ir tas, kā es viņus iesaistātu, un vai arī šogad ir plānota kāda iesaistīšana? Nu jā, viena no populārākajām programmām šajā kontekstā ir Sansusī labklājības rezidents, kur mākslinieki brauc, strādā veselu mēnesi Susējā un dodas strādāt kopā ar Aknītes psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem vai sociālās aprūpes centra iemītniekiem un arī vientuļiem ļaudīm apkārtnē un skolniekiem. Tad šī veida rezidents mēs mēģinām īstenot ar projektu palīdzību, jā, un pagaidām mēs gaidām apstiprinājumu no dažiem projektu grantu devējiem, lai šīs rezidences turpinātu. No otras puses, jā, mums paralēli notiek arī rezidences, sauksim tās parastās, kur mākslinieki vienkārši brauc un strādā pie saviem darbiem. Un šajā kontekstā, man liekas, ir būtiski pateikt to, ka ir labi piesakoties Sansusī mājaslapai vai sociālajiem tīkliem, un sekot līdzi, jo Susējā notiek arī bieži vien koncerti un dažādi mākslas darbu izrādīšanas arī ārpus festivāla laika. Un šos koncertus bez maksas var vienmēr apmeklēt, tā kā sekojot līdzi informācijai. No kurienes jūs atrodat māksliniekus, no kurienes viņi brauc, piedalās un kādas ir viņu atsauksmes vērtējums par Susēju? Nu, faktiski mākslinieki brauc no visas Eiropas. grūti vienkārši būtu nosaukt visas valstis, no kurām viņi ir atceļojuši. Parasti mākslinieki ir ļoti pārsteigti par to formātu, kādā Sansusī darbojās, gan kā festivāls, gan arī ārpus festivāla laika. Respektīvi tas, ko, kā lai tu pasaki, tas veids, kādā kopienā var nonākt mākslinieks, noteikti ir tas, kas viņus visvairāk uzrunā. Un viņi vienmēr pēc tam ar lielu pārsteigumu stāsta citiem saviem kolēģiem, cik brīnišķīgi ir bijusi viņu pieredze gan festivālā, gan ārpus tā. Tad pie jums brauc starptautiski mēroga mākslinieki un arī starptautiski ir brīvprātīgie, kas pie jums piedalās. Pat nesen jums bija uzsaukums, ka jūs atverat jaunu brīvprātīgo programmu, ko brīvprātīgie šeit dara un ko viņi var ieraudzīt tepat Aknīstē. Jā, mums ir sadarbībā ar Solidaritātes korpusu ir arī brīvprātīgo projekti tiek īstenoti. Un šajā brīdī mums ir atvērts viens ilgtermiņa brīvprātīgo projekts, kur brauc 4 jaunieši uz ilgāku laiku. Viņi būs no māja līdz oktobrim. Un vasarā parasti vēl pievienojas 12 līdz 16 jaunieši uz pusotru mēnesi. Tad šie jaunieši dzīvos pārsvarā Susējā. Viņi palīdz uzlabot mums Susējas teritoriju, kas mums ir ļoti būtiski, lai varētu veiksmīgāk vadīt gan pašas rezidences, gan arī ir mums arī savu veidu programmas, kur mēs varam arī vietējiem piedāvāt saviem pasākumiem telpas pasākumu rīkošanai. Tā kā, viens no galvenajiem momentiem ir tas, ka viņi uzlabo tieši Susējas teritoriju. Otra lieta ir, viņi, protams, piedalās visos pasākumos, kas ir ko veido Sansusī, un palīdz arī no adatas līdz traktoram, ar ko vien var. Dunavas dzīves prasme biedrība tieks regulāri, lai veidotu rokdarbus un satiek savā rokdarbu telpā, bet cik aktīva kopiena ir ikdienā, vai jūs darat arī kaut ko ārpus šiem rokdarbu pulciņiem? Mēs meklējam iespējas, kā piesaistīt finansējumu savai biedrībai. Tādā sakarībā arī tika rakstīti šogad 2 projekti, gan Kultūra kapitāla fondam, Sēlijas kultūras programmā, gan arī Jēkabpils novada pašvaldības projekts tika rakstīts. Mēdzam vēl šad tad arī rīkot kādu talku piedalīties,
ja tas ir vajadzīgs, ja jūtam, ka mūsu rokas tur ir noderīgas, bet tas varbūt, teikšu tā, ka nav tik bieži. Vairāk mēs tā kā cenšamies uzturēt, uzpasēt baznīcu ik pa reizei, bet tā citur īpaši, vairāk tā kā mums ir rokdarbu sievas, un viņas grib tajos izpausties, un līdz ar to arī tiek organizētas meistarklases, kur apgūstam jaunas prasmes, un vienmēr jau kādai kāds darbs iepatīkas, un tad viņa arī vairāk attīsta to darba prasmi. Bet cik ikdienā dunavieši ir aktīvi, cik ir to aktīvo cilvēku, kas pagastā iesaistās norisēs? Kopumā par visu pagastu laikam neņemšos teikt, bet mūsu biedrībā ir aktīvas 11 sievas, kuras nāk. Un bieži vien ir tā, ka pat mūsu saziņas grupiņā jau tiek no rīta ierakstīts, vai šodien kāda būs darbiņā. Iet katru dienu. Brīnišķīgi, tātad biedrībā var darboties pilnīgi pat katru dienu, kā dzirdat. Vai ir kāds pasākums vai kāds notikums, uz kuru jūs labprāt aicinātu Dunavas pusē? Tieši biedrības organizētie pasākumi tā kā šobrīd nav mums plānoti. Mēs, protams, ceram un gaidam to rezultātu paziņošanu, vai mūsu projekts, kāds no projektiem būs atbalstīts. Līdz ar to tad arī varēs būt tās meistarklases, kurās varēs piedalīties arī citi cilvēki no malas. Bet tā kā kultūras pasākums tiešām šoreiz jāsaka godīgi un atklāti, kad nemācēšu teikt, jo šobrīd arī mums ir tas brīdis Dunavā, kad ir pārtraucis darba attiecības iepriekšējais kultūras darbinieks, un nu pat ir sākusi darboties jauna kultūras darbiniece, tā ka viss vēl tas tāds ir gana nesaprotams, bet gan jau būs labi. Bet katrā ziņā pasākumi notiek arī jūs pusē. Kas gaidāms Susējā, vai ir kāds datums jau, uz kuru droši varat aicināt? Jā, aktuālākais datums, protams, ir 8. un 10. augusts, kad notiek festivāls. Tas ir noteikti pats galvenais. Un es noteikti gribētu atgādināt Sēlijas reģionu iedzīvotājiem, ka pirms festivāla tajā nedēļā, no pirmdienas līdz pat piekdienai, katru vakaru notiek kāds koncerts Susējā, kas arī ir bezmaksas koncerti. Uz kuri parasti sākās ap 8-9. Uz viņiem var ierasties brīvā formā. Un, ja kāds grib pieteikties tieši festivāla brīvprātīgošanai, tad šo arī var izdarīt Sanssouci mājaslapā. Vai brīvprātīgajiem ir kādas priekšrocības pēc tam festivāla laikā? Jā, cik man ir bijušas atsauksmes no ilgadīgiem brīvprātīgiem festivālā, kā jūs saprotat, jau ir ilgadīgie, ja tas jau ir bonus laikam. Un ka viņi ir izjutuši kādus bonusus. Jā, visnotaļ tas ir ļoti tuvs kontakts ar visiem, kas ir festivāla organizatori un mākslinieki. No otras puses, tā ir Sanssouci faktiski tā ir vesela kopiena, kurā tiešām tie, kas nonāk brīvprātīgot, viņi ļoti labi jūtās tajā. Un laikam tas arī ir tas lielais bonus, kad laikam tas lielākais, ko parasti brīvprātīgi atzīmē, ka tad, kad festivāls beidzas, viņi pieliek roku pie sirds un saka, arī mēs to esam veidojuši. Tātad kā minimums viņiem ieejas biļeti ir garantēta, ka viņi dzirdēs visus koncertus. Protams, jā. Jā, Susēja tātad varētu teikt, pat ir starptautiskā mērogā jau kopiena, savukārt Dunava dzīves prasme ļoti aktīvi sadarbojas arī kopienas sadarbības tīklā. Kā jums veicas šajā un cik lielā mērā esat iesaistīti Sēlijas salās? Ja drīkst, es vēl par iepriekšējo jautājumu papildināšu. Pilnīgi piemirsās, ka šogad pirmo reizi biedrības dalībnieces ir apņēmušās piedalīties mājas kafejnīcu dienās. Tā kā uz tiem pasākumiem 13. septembris tad droši var doties, kas notiks. Mūsu mājas kafejnīca notiks pilnīgā meža ielokā un brīvā dabā, tā ka var braukt ciemos un izbaudīt, kā tas būs. Mēs to darīsim pirmo reizi. Bet kā jums veicas ar kopienu sadarbību un vai esat iesaistīti sadarbības tīklā?
cik nu varam, cenšamies iesaistīties, arī piedalāmies vienmēr ziemas nometnē, Sēliju salu organizētajā. Un kopietnu sadarbībā, jā, mēs braucam pie citām biedrībām, pieredzes apmaiņas braucienos, iepazīties un izzināt, ko viņi dara, ko mēs varam gūt no viņiem. Un, protams, pastāstam arī par saviem darītajiem darbiem. Tā kā iespēju robežās cenšamies to darīt. Un vai kaut ko jūs, Dunavā, esat dzirdējuši par Susēju, biedrību Sansusī, kas notiek Aknīstas pagastā? Laikam jāatzīst, ka diezgan maz dzirdēts, bet šodien es esmu dzirdējusi tik daudz, ka tā jau būs tāda laba buķete, lai būtu zinošs par Aknīstas Sansusī. Savukārt, ko Susējā ir dzirdējuši par Dunavu? Par Dunavu es varu teikt tikai tik daudz, kā personīgi es zinu Dunavu, jā, un dažus draugus no turienes. Jā. Bet jā, par sievām, kas darina no Dunavas dažādas materiālus, dažādas rokdarbus, jā, šo es vēl nebiju dzirdējis. Nu, lūk, tātad susējiešiem ir iespēja aiziet tepat tirgu un apskatīties, ko tad dunavieši dara. Savukārt dunavieši var padomāt, vai varēs atbraukt augusta sākumā uz festivālu Sansusī. Paldies šī brīža runātājiem. Ar mums kopā bija biedrības dzīves prasme vadītāja Anita Ozoliņa no Dunavas pagasta un Armands Siliņš Bergmanis no biedrības Sansusī, kas darbojas tepat Aknīstas pagasta Susējā. Ar to arī pamazām noslēdzam sarunu studiju, bet vēl pēc īsa brīža sarunāsimies ar pēdējiem šīs dienas sarunu studijas dalībniekiem, kad pirms 1:00 mēs pamazām noslēgsim šo tiešraides sarunu studiju, bet tirgus ar to vēl nebeidzas. Tirgus līdz pat 3:00 šeit pat Aknīstē, tirgus laukumā aiz Katoļu baznīcas norisinās, un viss vēl joprojām, neskatoties uz vēso pavasara laiku, turpinās. Tiekamies pavisam īsa brīža atpakaļ studijā.
turpinās Sēlijas turisma tirgus, kas jau 6. gadu tiek rīkots dažādās Sēlijas vietās, un šogad tas notiek tieši Aknīstē, Aknīstes tirgus laukumā, un turpinās vēl arī noslēdzošo sesiju kopienu sarunu studija, ko tiešraidē varat vērot kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas sociālo tīklu platformās YouTube un Facebook kontos. Un šobrīd šeit noslēgumā esam aicinājuši cilvēkus, kas ir tiešām mērā iesaistīti šī Aknīstes turisma tirgus organizēšanā, un tie ir tirgus vadītājs Eduards Kaļķis, Jaunjelgavas kopienas pārstāvis un biedrības Radi Jaunjelgavā biedrs. Sveiki! Un Solvita Strika, Gārsenes tautsnama vadītāja un Aknīstes kultūras pasākumu organizatori. Tirgus jau tiek rīkots 6. gadu, savukārt Eduards jau ir piedalījies vairākos un vadījis vairākus tirgus. Kāda atmosfēra ir šodien ārā? Šodien tirgus ir uzņēmis diezgan labus apgriezienus. Šajā brīdī jau tā kā varbūt pat iet uz to otro pusi, bet ārā atmosfēra bija ļoti tāda draudzīga. Kā jau vienmēr tirgū, tad satikšanās, prieks vienam otru redzēt, ieraudzīt zināmos tirgotājus un, protams, kaut ko arī iegādāties, uzzināt jaunumus. Vai tavuprāt, tā kā es vadīju arī citus tirgus, šodien Aknīstē ir kaut kas mazliet savādāks? Jā, šodien Aknīstē, manuprāt, ļoti veiksmīgs tas tirgus plānojums iznācis, ka tirgus ir apkārt laukumam, kurā notiek viss tā kultūras programma. Tas bija ļoti, ļoti veiksmīgs, manuprāt, modelis šajā gadā. Jā, un, protams, tam pateicoties palīdz arī vieta, kas atklāta tikai pirms 2 gadiem, 2023. gadā. Kas ir tas, kas Aknīstē tika izveidots pilnīgi no jauna un jums nebija līdz šim? Jā, noteikti šis tirgus laukums, kā mēs viņu saucam, bet oficiāli viņš saucās kā Aknīstes multifunkcionālais laukums, kurā var gan dziedāt, gan dejot. Un, man liekas, ka šodien ir ļoti brīnišķīga atmosfēra, jo dejo bērni, dzied ansambļi un vecāki un visi klātesošie staigā apkārt, iepērkas, skatās koncertus. Man liekas, ļoti, ļoti jauks pasākums. Kādēļ pašvaldība nolēma veidot tieši šādu laukumu Aknīstē un cik jums tas bija nepieciešams? Mums tas bija nepieciešams, jo iepriekšējais tirgus laukums bija krietni pieticīgāks. Tas patiesībā bija tas stāvlaukums, kur šobrīd stāv visas automašīnas, daļa no automašīnām. Un ļoti nepieciešams, jo tirgus arī iknedēļas tirgus trešdienās ir ļoti plašs, un viņš lieliski noder arī šādiem pasākumiem, šis laukums. Populārais trešdienas Aknīstes tirgus kādreiz notika tuvāk lielajam ceļam, vai tirgotāji bija ar mieru pārcelties mazliet tālāk iekškvartālā, un vai tas nav mainījis tirgus apmeklētību? Es domāju, ka tirgus apmeklētību tas noteikti nav mainījis. Es nezinu, vai kāds bija neapmierināts par šo, bet es domāju, ka nē. Un es domāju, ka tas nevienam netraucēja, jo pie mums pat brauc netālu no Lietuvas, un cilvēku šeit ir daudz trešdienās. Laikapstākļi šodien nelutina, lai arī aiz logas spīd saule, un šeit sarunu studijā izskatās ļoti jauks laiks. Kā Eduards tirgotājiem veicas ar laikapstākļiem? Ziņošu līdzīgi, kā mēs to darām, arī dzirdam dažādos ziņu portālos. Tad laiks ārā šodien bija ļoti mainīgs. Mainīga virziena vējš pūta ļoti stipri, ārkārtīgi stipri. Ja dejotāji uz laukuma principā varēja noturēties, arī mazākie, arī 1. un 2. klašu dejotāji, tad dažiem teltis, diemžēl, lidoja. Labi, ka mašīnas nav cietušas, bet mums bija tādas maza krīzes momentiņi. Bet tas, manuprāt, ļoti veiksmīgi parādīja to tirgus gaisotni, kad tajā brīdī visi saskrien, palīdz, lai kā tur būtu. Jā, laiks nelutina. Bija krusa, bija sniegveidīgi, kaut kādi nokrišņi, bija lietus, saule ir spīdējusi. Vēl nav bijis pērkons un dzibens no visa tā. Bet kā ar apmeklētāju skaitu, vai tas nav mainījis apmeklētību šim pasākumam? Nē, es domāju, ka ļoti veiksmīgi no Jaunjelgavas puses, Neretas puses, Viesītes puses bija vējš, un tad sapūta uz šejieni arī apmeklētājus. Es domāju, ka ļoti veiksmīgi izvēlēts vēja virziens. Sēlijas turisma tirgus ierasti maina savu vietu un notiek ciešā sadarbībā ar vietējām kopienām un ar vietējām pagastu un mazpilsētu pārvaldēm. Šogad tika izraudzīta tieši Aknīste. Kā par to jutās aknīšāni un kā jums bija šo tirgu rīkot šeit šodien? Es domāju, ka mēs esam ļoti priecīgi,
Jo šis ir tāds nebijis pasākums mums. Protams, ir bijis gadus atpakaļ, kad mums notiek pavasara gada tirgi vai rudens, bet tāds lielāks mums nav bijis, tīpaši ar kultūras programmu. Man liekas, tā ir ļoti laba pieredze gan mums aknīstiešiem, gan pašiem dalībniekiem, kas uzstājās, un, protams, arī visiem cilvēkiem, kas var baudīt šo pasākumu. Jūs palīdzējāt veidot arī kultūras programmu un vadāt kolektīvus. Kas ir tie, kas šodien šeit tirgu uzstājas? Jā, šodien uzstājās 3 deju kolektīvi, 2 no Aknīstas vidusskolas, 1. un 2. klašu deju kolektīvs Rakstīņš un 3. un 5. klašu deju kolektīvs Rakstīņš, kurus es abus divus vadu, un Aknīstas vidējās paudzes deju kolektīvs Ieleja, kurus arī es vadu. Un tas tāds no tautiskajām dejām, šie 3 kolektīvi. Tad mums uzstājās mūsu jaunā dziedātāja Keita Bērziņa, kura braukā uz visādiem konkursiem, koncertiem, Aknīstas sieviešu vokālais ansamblis Vietonika un mūsu vietējās meitenes zumbotājs. Jūs klātienē tirgus laukumā arī iepazīstinājāt ar tirgotājiem, amatniekiem. Eduard, kas ir šodien sabraucis uz tirgu? Bija Raibi Rūtaini šobrīd sabraukuši. Mums bija principā pārstāvēts visas tās amata nozares lielās, no Sēlijas, kur ir ļoti daudz dažādi keramiķi, bija keramikas izstrādājumi ļoti pārstāvēti. Tad mums bija gan dažādi vilnas filcējumi, gan arī austi produkti, tāpat arī koka izstrādājumi. Bija pārstāvēts dažādas organizācijas, kas stāstīja par sevi. Aknīstas jauniešu centrs, kas ir Jēkabpils bērnu jauniešu centra filiāli šeit. Tāpat arī bija turisma centri pārstāvēti no dažādiem novadiem. Protams, visādi gardumi, labumi, gaļiņa kūpināta. Visu, ko var tirgu atrast, varēja atrast tieši šeit, Aknīstē šodien. Aknīsta ir neparasta mazpilsēta, kurai, diemžēl, nav savas kultūras vietas, tādas ēkas, kurā notiktu kultūras pasākumi, un lielākoties tie notiek brīvā dabā. Kā jums ar kultūras pasākumu organizēšanu un ar apmeklētību? Es strādāju pati vēl pavisam nesen, no pagājušā gada rudens, bet grūti teikt. Man liekas, šīs dienas pasākums ir pietiekami apmeklēts. Man liekas, apmeklēt pasākums arī tad, ja tur attiecīgi ir interesanta kultūras programma, ja ir saistoši. Un, protams, mums pietrūkst sava nama, bet kaut kā cīnamies. Kas ir tā tuvākā vieta, kur biežāk aknīšāni brauc baudīt kultūru? Noteikti, ka tas varētu būt Jēkabpils, protams, Gārsnes tautas nams, kas ir mums tuvākais tautas nams, tur notiek tādi ziemā lielākie pasākumi. Un Aknīsta estrāde, protams, vasarā. Vai jūs kādā mērā arī gan kā biedrība pārstāv, gan kā vietējiem kopienu pārstāv esat iesaistīti sadarbības tīklā un pamanāt, ka kopienas Sēlijā savā starpā sadarbojas? Jā, protams, kopienas sadarbojas, kopienas kaut vai nodod šo informāciju. Tas jau ir ļoti svarīgi savā starpā parādīt, ko es daru, ko citi dara. Un, manuprāt, tā ir viena no labajām lietām, kas šajā tehnikas laikmetā, kad mēs varam viens otru redzēt ļoti, ļoti ātri un uzreiz, manuprāt, tas uzreiz tā forši parāda. Mēs arī šobrīd atrodamies tiešraidē, mūs vēro cilvēki, un tajā pat laikā šī informācija aiziet ļoti ātri, un cilvēki redzēs, ko mēs esam darījuši šeit Aknīstē, un tajā tad varēs varbūt savā pusē ieviest kaut ko līdzīgu. Un, manuprāt, tas ir pats galvenais. Pārnest informāciju, savā starpā čalot, un tad jau aiziet tā lieta. Jā, es domāju, ka, protams, šī ir ļoti vērtīga pieredze gan man, gan arī citiem iesaistītajiem. Un noteikti, ka mēs kādu ideju par šādu pasākumu varam smelties. Un kas to lai zina, varbūt nākošais gads mēs piekopsim kaut ko līdzīgu. Jūs paši pārstāvat arī savas kopienas, no kurienes esat nākuši no Jaunjelgavas, no Aknīstas. Ko aknīšāni zina par Jaunjelgavu, kas notiek Jaunjelgavā, kas arī ir viena no Sēlijas mazpilsētām? Jāatzīst, ka es pati gluži tā tīri neesmu iesaistīta Aknīstas kopienā. Par Jaunjelgavu zinām to, ka arī viena no Sēlijas vietām pagājušajā gadā notika ļoti jauks pasākums Sēlija Rotā, kur mēs piedalījāmies kā dejotāji. Un, tā kaut kā. Savukārt, ko Jaunjelgava ir dzirdējis par Aknīsti?
Jaunjelgava par Aknīsti, es esmu tādā privileģētākā stāvoklī par Aknīsti, esmu dzirdējis diezgan daudz, un Jaunjelgava bieži vien ir tāds pirmais punkts tiem, kas dodas ceļā no Rīgas, piemēram, iebrauc Jaunjelgavā, apskatās, ko var redzēt Jaunjelgavā un tālāk dodas uz Aknīsti. Bet par Aknīsti skaisti baznīca, sēļu parks, senie baznīcas vārti un vienīgais tāds tilts līkumā Latvijā. Manuprāt, ir foršas vietas, ko redzēt. Man kā dzelzceļa vēstures entuziastam vēl daži seni dzelzceļa uzbērumi un kāda neliela kāda dzelzceļa vietiņa. Tā kā, tas viss man te tā ļoti tuvu liekas. Bet Aknīsti ir Sēlijas vidū. Šodien noteikti viss lielākais centrs, bet Aknīsti viens no tādiem Sēlijas centriņiem ir noteikti. Vai Aknīstē ir gaidāms kāds pasākums vai ir kāds datums, uz kuru ceļotājus, turistus un apmeklētājus var jau aicināt? Jā, noteikti tas ir pavisam tuvu. Tas ir 1. maijs. Mums 4:00 Aknīstes estrādē būs Daugavpils tumšzilā kora koncerts. Ļoti ceram, ka laikapstākļi būs labvēlīgāki kā šodien, un, protams, visi esiet laipni gaidīti Aknīstes estrādē 1. maijā 16:00. Un vēl viens svarīgs datums, kas būtu jāpiefiksē, tas noteikti ir 19. jūlijas Aknīstes pilsētas svētki. Sarunu studija pamazām tuvojas savam noslēgumam, bet turisma tirgus vēl nebeidzas, vai vēl ko darīt ir lejā turisma tirgus laukumā? Šobrīd vajadzētu būt startējušai jau ekskursijai uz Aknīstes lejas daļu, tagad no augšdaļas būs ekskursija pa Aknīsti. Joprojām ir iespējams izjāt ar zirgu, apskatīties pilsētiņu mazo, kur dzīvo truši un citi mazi zvēri. Kādu našķi vēl var nopirkt. Vēl kaut kas notiek, vēl tirgojamies. Jā, tā kultūras daļa ir beigusies, bet šobrīd joprojām notiek aktīva tirgošanās. Viss notiek. Vējš ir nedaudz pierimis, bet tagad pa logu te ratas skaktiņu skatos, kā ārā jau tāds pavisam mierīgāks laiks ir. Saulīt spīd, viss ir skaisti. Tātad apmēram līdz 3:00 vēl tirgotāji rosīsies tepat tirgus laukumā, bet tad arī pamazām individuāli katrs dosies uz savu Sēlijas salu. Un ar šo arī pamazām noslēdzam kopienu sarunu studiju, kas norisinājās šeit 6. Sēlijas turisma tirgu, un pavisam īsi atgādināšu vēl dažus gaidāmos datumus, kad kopienu sadarbības tīkls aicina pievienoties uz kopīgiem pasākumiem, un viens no tiem ir 21. jūnijā, kad arī šogad sadarbībā ar biedrību Sēlijas laivas vietējie gārsenieši aknīšāni aicina uz saulgriežu nakts pārgājienu, kas šogad norisināsies apmēram 30 km garumā no Lietuvas puses Jodupes, un kā ierasts noslēgsies ar saules sagaidīšanu un kultūras programmu Gārsenes pagasta Sāra kalnos. Bet šogad šajā pasākumā ieteicams doties cilvēkiem ar iepriekšēju pārgājienu pieredzi. Un pārgājiens notiek, protams, nakts laikā. 28. jūnijā Rubenes pagasta Kaudabruņā tiks atklāta Kaudabruņas luterāņu baznīcas atjaunotās iekštelpas, pilns sakrālais interjers, kas ir pilnīgi nebijis notikums, kad pilnīgi tukšā baznīcā tiek izveidots pilnīgi no jauna viss pilns interjers, un šajā dienā norisināsies arī Sēlijas kopienas Algriežu fórums, Kaudabruņas skolā bijušajā, kur darbojas biedrība Ūdenzīmes, tad varēs arī dzirdēt vērtīgas lekcijas un savstarpēji sadarboties. Savukārt, kā jau daudz šīs sarunas studijas dalībnieki pieminēja, 13. un 14. septembrī aicinās mājas kafejnīcas dienas Sēlijas salās, un ierastās notiek ar devīzi Padīgs kā vilks, piestāja Sēlijas salās, kad šogad iespējams 45 galamērķi būs tie, kas sagaidīs jūs visdažādākajās Sēlijas vietās, visās Sēlijas pašvaldībās, gan Krāslavas novadā, gan Augšdaugavas novadā, Jēkabpils novadā un Aizkraukles novadā. Sekojiet līdzi informācijai kopienas sadarbības tīklam, gan sociālo tīklu platformās, gan mājaslapā Sēlija.com, kur varat arī uzzināt par apskats vietām, kur doties, ko redzēt Sēlijā. Paldies visiem skatītājiem tiešraidē, kas sekoja līdzi šodienas sarunu studijai, un ar to arī noslēdzam šo 6. Sēlijas turisma tirgu. Šeit klātienē Aknīstē pamazām, un aicināsim jūs uz tikšanos nākošgad, kad Sēlijas turisma tirgus jau 7. ceļos uz Augšdaugavas novadu Kalkūnes pagasta Berķeneli.